Šodien ir mana 5. izaicinājuma diena, un es gribu parunāt par ūdeni. Interesanti, vai ne? Kad mēs izvēlamies tēju vai kafiju, mēs ļoti piedomājam pie kvalitātes, bet ar ūdeni bieži pat neaizdomājamies. Arī es tikai nesen sāku pievērst tam uzmanību. Es esmu sākusi dzert ūdeni, kas ir bagātināts ar minerālvielām, mikroelementiem, un tas ir daudz draudzīgāks mūsu šūnām. Labāk uzsūcās un palīdz organismam justies labāk. Šis ūdens ir nedaudz sārmains, palīdz līdzsvarot pH līmeni, un tādā vidē organismā nevairojas sēnes, baktērijas, vīrusi. Tas darbojas kā sorbens. Man patīk arī tas, ka ūdens ir mīksts, patīkams un garšīgs. Tas ir korālmaina ūdens, mazās paciņas, ko vienkārši pievienojam ūdenim, un tas jau pēc 5 minūtēm ir gatavs dzeršanai. Es apmēram izdzeru 2 litru ūdens. Ko dod tāds ūdens? Labāka pašsajūta, enerģija, šūna beidzot saņem kvalitatīvu ūdeni, uzlabojas viela maiņa, organismam vieglāk attīrīties. Ādas kvalitāte, jo mitrināšana notiek no iekšpuses, un to tiešām ir viegli iedzert un justies, ka esi padzēries.